Godātie klausītāji, gribēju jums atgādināt par dziedātāju Margaritu Madriti Grobiņu, kas sen dzīvo Itālijā. Tie, kuri latviešu estrādē aktīvi sekoja līdzi 70. un 80. gadu mijā, droši vien atceras tumšmataino daļo solisti, kas 1978. gadā pievienojas Raimonda Paula ansamblim Modo un mūziklā māsa Kerija dziedāja Ubagu dziesmu. Rīdzniece Margarita augusi muzikālā ģimenē, skolā gājusi pašā Rīgas centrā, protams, tur iesaistījās pašdarbībā, spēlēja ģitāru, arī dziedāja un pēc vidusskolas iestājās Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolas vokālajā nodaļā. Vienlaikus viņu uzaicināja dziedāt Rīgas estrādes orķestrī, kur mācībām, protams, nebija iespējams savienot. Kad Reo izjuka, Margaritu jau bija noskatījis komponists Aleksandrs Kublīnskis. Talantīgā meitene kļuva par solisti viņu vadītajā ansambli Jūrmalas balsis, kura sastāvā koncertēja ne tikai Latvijā, bet piedalījās arī koncertos un konkursos brālīgajās republikās. Tad arī ieguva uzvārdu Madrite, jo apprecējās ar ģitāristu Juriju Madritu, kas spēlē kafejnīcas Allegro rokgrupā, bet pēc dažiem gadiem emigrēja uz Ameriku, kur mīt joprojām. Tad Margaritu uz Modo uzaicināja Raimonds Pauls. Margaritas jeb Rita skanīgais soprāns skanēja solo un meiteņu ansamblī. Tas iemūžināts arī skaņu platē Naktsputni. To vidū arī populārajā dziesmā Vīrietis labākos gados, kaut uz plates nepareizi minēts Pārslas Gebhārdes vārds. Modo sastāvā dziedātāji palika arī tad, kad grupas vadību pārņēma Zigmars Liepiņš. Kad ansambli likvidēja, Margarita tolaik jau apprecējusies ar talantīgo basketbolistu Rolandu Grobiņu, mainīja uzvārdu un arī visu dzīvi. Sāka dziedāt Rīgas estrādes koncertu apvienības ansambļos. Tas nozīmē darbu slavenākajos restorānos, arī Jūrmalā. To vidū bija gan Ruse, gan Lido, gan Jūras Pērle, Kaburgas, viesnīcas Latvija varietē programma. 80. gadu vidū sākās Margaritas Grobiņas sadarbība ar solistu Žoržu Siksnu, notika virkni koncertu, tolaik tapa arī pāris ierakstu radio studijā, iepriekš viņa dziedājusi duetā ar Ivetu Grobli, Lovnieci, tādējādi ieskaņotas vairākas Aleksandra Kublīnska dziesmas, piemēram, Vadātājs, Stirniņa, Dzeguze, Smejas un citas. 80. gadu beigās Margaritas Grobiņas balss kļuva par Latvijas eksporta preci. Viņa iesaistījās rokbaleta akcija programmās, kas tika izrādītas arī Itālijas naktsklubos. Tā tika bruģēta taciņa aizbraukšanai no dzimtenes, kur mūziķiem sākās grūti laiki. No 1990. gadā tapa kopīga koncerta programma Skaists bija tas laiks kopā ar Žoržu Siksnu un Zigmundu Lorencu. Margaritas Grobiņas muzikālās gaitas turpinājās arī Itālijā, kur viņa ne tikai dziedājusi, piedalījusies konkursos, bet arī vadījusi karaoke. Regulāri apciemota Latviju, uzturot draudzību gan ar Viktoru Lapčēnoku, gan kādreizējiem Modo vokālistiem Sandru Ozolīti, kas mīt Amerikā, un Vladimiru Sisojevu, kā arī citiem mūziķiem laika biedriem. 2015. gadā pēc Sisojeva uzaicinājuma Grobiņa piedalījās Aleksandra Kublīnska atbalstam rīkotajā koncertā koncertzālē Rīga. Citādi gan dzimtenē viņa parasti viesojusies bez muzikāliem pienākumiem. Spriežot pēc internetā rodamās informācijas, Margarita izskatās ļoti labi, mainījusi matu krāsu no tumšas uz gaišu un arī balss ieguvusi jaunas krāsas, ir zemāka un samtaināka, bet tikpat spēcīga kā savulaik dziedot Latvijā. Savā mājā netālu no Modenas pilsētas Itālijā Margarita iekārtojas skaņierakstu studiju, kur cerams drīz atsāksies mēģinājumi, pēc tam arī koncerti, bet piespiedu dīkstāvs laikā dziedātāja atrada dziesmas Staburaga bērni kaseti. Šīs dziesmas autors ir Andis Salenieks, pirms 30 gadiem mūžībā aizgājis komponists, pianists, Latvijas radio skaņu režisors, bērnu vokāla ansambļa Dzeguzīte, koncertmeistars, un Margaritai Grobiņai radās ideja šo dziesmu atjaunot, ieskaņot, lai tā neietu pazušanā. Ierakstam viņa pieaicināja Žoržu Siksnu, tapa starptautisks duets, un tā atgādinot par Margaritu Grobiņu, savulaik pazīstamu arī ar uzvārdu Madrite, skan dziesma Daugava. No Anda Salenieka pagājušā gadsimta 80. gados radītās mūzikas uzvedumam Staburaga bērni. Un tā skan šovakar pirmo reizi programmā Zelta graudi Latvijas Radio 2.